Šonedēļ noslēdzoties parakstu vākšanai referendumu ierosināšanai par izmaiņām Satversmē, kas paredzēta krievu valodai piešķirt valsts valodas statusu, kārtējo reizi parādīja, ka Latvijas sabiedrībā pastāv krasi atšķirīgi viedokļi pat par valsts identitātes pamatjautājumiem. Lai arī paraksti vēl tiks pārbaudīti, visticamāk nepieciešamais parakstu skaits iniciatīvas virzīšanai ir savākts. Un tādā gadījumā tautas nobalsošana par šo jautājumu, neatkarīgi no parlamenta lēmuma, notiks, jo grozījums skar Satversmes pantu par valodu, par ko referendums jārīko neatkarīgi no Saeimas lēmuma. Centrālajai vēlēšanu komisijai referendums datums jānosaka sestdienā, 2 mēnešu laikā pēc tā skatīšanas parlamentā. Līdzinējā pieredze liecina, ka, lai izpildītu visas likuma prasības, referendums notiek pēdējā vai priekšpēdējā šī termiņa nedēļā. Teorētiski tas varētu nozīmēt, ka politiķi var mēģināt savās interesēs izmantot arī kādu no vēsturiski jutīgajiem datumiem – 16. martu vai 9. māju. Lēmumu Centrālā vēlēšanu komisija pieņem ar 5 komisijas locekļu balsojumu. Un, kā jūs zināt, Centrālā vēlēšana komisija tā ir veidota pēc varavīksnes principa, politiskās varavīksnes principa, kurai pārstāvēt to partiju pārstāvi, kur ir parlamentā. Tātad iespējams, kad vai pēdējā priekšpēdējā nedēļa, tad tas varētu būt zināmā mērā arī ietverts šo partiju viedoklis. Lai krievu valodai piešķirtu valsts valodas statusu, par to referendumā jānobalso 771 893 balstiesīgajiem. Šādu iespēju sabiedrības vērotāji gan vērtē kā praktiski neiespējamu, jo krievvalodīgo pilsoņu skaits valstī nav tik liels. Turklāt arī daļa no tiem, kuri parakstu vākšanā piedalījās, atzinuši, tas vairāk ir kā protesta balsojums par politiķu attieksmi un notiekošajiem procesiem valstī, nevis patiesa vēlme ieviest oficiāli divvalodību Latvijā. Nav jau tā, ka mēs visu laiku domājam par sevi, es esmu latvietis, un tas ir krievs, vai ne? Bet noteikti veida stimuli, kuri tiek, žargonā sakot, izmesti sabiedrībā, kaut ko izdara. Aktivitāte parakstu vākšanas kampaņā ir kārtējo reizi izgaismojusi sabiedrībā joprojām valdošo etnisko dalījumu un spriedzi, kurai vairs nav iespējas nolaist tvaiku parlamentā. Turklāt Saskaņas centrs nespēja pienācīgi pildīt lomu, ko pats uzņēmies, proti reprezentēt visus nelatviešu vēlētājus. Tagad nav iespējas pretstatīt tam radikālajiem viedoklim, ko visu Latviju pauž parlamentā. Nav iespējams to neutralizēt turpat parlamentā, lai viņi teatralizēti izkaujās vārdos. Tāpēc šīs rūgtums, kas Krievijam paliek, viņš tiek virzīts citos ceļos. Turklāt šodien notikušās vēlēšanas kārtējo reizi parādījušas politiķu nepietiekamo situācijas izpratni un īstermiņu domāšanu. Mans viedoklis ir, ka tagad tas, kas šoruden notika jaunās valdības veidošanas procesā, ka tur bija tāds, man gribētos lietot vārdu tāds pāķisms, ja, ka nespēja daļa no politiķiem padomāt vairāk kā pusotru soli uz priekšu. Krūks gan uzsver, lai arī savāktie 183 000 parakstu ir ļoti daudz, notikušais neliecina par sabiedrības daļu radikalizāciju, vien vēlmi piedalīties politiskajos procesos. Savukārt gaidāmais referendums beidzot būs iemesls krievvalodīgās kopienas stingrākai strukturēšanai, labākai pašorganizācijai un sadarbībai. Jāskatās arī aiz šiem skaitļiem, to, kā cilvēki paši piešķir nozīmi šim pasākumam. Viņi atzīmē, ka pirmo reizi viņi bija spējuši mobilizēties un zaudēja bailes un gāja izteikt savu viedokli. Pētnieki joprojām netaupa asus vārdus arī līdzinējuma darbam integrācijas jomā. Uzsverot, par to domājot valsts līmenī, nav ņemts vērā, ka integrācija ir 2 sabiedrības daļu problēma, kurai jāpieiet kā 2 grupu miedarbībai. Turklāt, ja strateģiskais mērķis varbūt arī ir skaidrs, tad par to, kā kaut ko darīt, joprojām nav vienotības. Nav šīs divvirziena kustības starp integrētājiem un integrējamajiem, un šī divvirziena kustība arī īstenībā nav vajadzīga, jo integrācijas programma ir tikai naudas atstrādāšanas, naudas pārpumpēšanas instruments tām organizācijām, kuras ir pietuvinātas tiem cilvēkiem, kuri dala naudu. Turklāt, lai arī pat labi nekas neliecina, ka krievvalodīgo aktivitāti parakstu vākšanā varētu pāraukt ekstrēmākās izpausmēs, to, ka kāds situāciju varētu izmantot, pilnībā arī nevar izslēgt. Es domāju, ka līdz vārīšanās temperatūrai tur ir gana tālu, un to drīzāk vajadzētu uztvert kā tādu skolu, ja, kad kaut kas tomēr var notikt. Ja, ka tā nav, ka viss risināsies pilnīgi bez jebkādiem asumiem, bez jebkādām
domstarpībām. Vienkārši ļausim, lai viss plūst savā gaitā un gan jau viss atrisināsies. Tā tas īsti nenotiek. Nacionālās apvienības pārstāv kultūras ministra Žaneta Jaunzeme-Grende, kuras pārziņā pat labi atrodas valsts integrācijas politika, gan jau pasteigusies paziņot, ka savāktais parakstu skaits nav vērtējams labi vai slikti kategorijās, bet tikai parāda reālo situāciju. Viņas prāt, kultūras ministrija pie integrācijas politikas līdz šim ir strādājusi ļoti intensīvi, un šis darbs jāturpina. Ребята, давайте жить дружно. Mīlīši, dzīvosim draudzīgi. Par to, kurš šajā situācijā izrādīsies kaķis, kurš spēle, pagaidām gan īsti nevaram spriest, jo tikpat labi sabiedrība šobrīd nonākusi kaķa lomā, kura ūsas nemitīgi grausta politiķu pēles, cenšoties dažādos veidos tikt pie plašākas elektorāta daļas. Bet viens gan ir skaidrs, turpmākās svētku gaidīšanas nedēļas visticamākais būs tikpat saspringtas kā līdzinējās. Tāpēc de facto ar jauniem tematiem jau nākamā svētdien. Tūlīt sporta un laika vēsts.